Priekšsēdētājs, komisāra kungs, Eiropas Savienībai ir viena liela stratēģiskā vājība – mūsu milzīgā importa atkarība. Tieši enerģijas jomā, tieši no viena piegādātāja Krievijas. Mūsu lielā vājība. Bet mums ir risinājums šim. Tas risinājums saucās izveidot Eiropas enerģijas savienību, kur varētu teikt ir trīs galvenie tie balsti. Pirmais ir samazināt importu atkarību, otrais ir palielināt konkurenci, un trešais būtu dažādot piegādes avotus, importa avotus. Šis Nord Stream 2 projekts faktiski iet pilnīgi pretēji mūsu izvirzītajiem mērķiem enerģijas savienībā. Viņš pirmkārt palielinās mūsu importa atkarību tieši no Krievijas, viņš mazinās konkurenci, un viņš palielinās piegādātāji tieši, kā saka, no viena avota, nevis dažādos avotus, bet atkal uz to pašu Krieviju. Ja mēs papildus tam paņemam faktu, ka dubultojot Nord Stream kapacitāti, Krievija efektīvi varēs izgriezt Ukrainu kā tranzītvalsts Ukrainu, kuru mēs kā Eiropa cenšamies arī ekonomiski stutēt, un viņi zaudētu drausmīgas naudas līdzekļus, nemaz nerunājot par savu energodrošību, šis projekts būtu jāaptur. Tagad kā var apturēt? Pirmais ir politiski, līdzīgi kā South Stream projekts tika apturēts faktiski politiski iemeslu dēļ. Otrais ir arī juridiski, un šeit mums ir jādod ieročus Eiropas komisijai izmeklēt šo līguma saturu, tieši ļaujot piekļuvi starp uzņēmumu līgumiem, lieliem strateģiskiem uzņēmumiem ar trešo valstu energo piegādātājiem, šajā gadījumā Gazprom. Paldies par uzmanību!